Čau, labrīt visiem. Kā redzat, mēs jau esam sataisījušies, pāēduši un gatavi doties ceļā. Bet dosimies mēs šodien ar mašīnu, jo mēs dosimies uz Gdiņu un Sopotu. Jā, Gdiņa un Sopota. Bet brauksimies šodien ar savu mašīnu, nevis ar sabiedrisko. Pirms doties ceļā, protams, ieliesim pilnu tvertni ar degvielu. Man patīk šis vārds pilna tvertne. Bišķi labākā bāka laikam skan, vai ne? Degvielas cenas šeit eiro 44. Pilna tvertne mums izmaksā 317 zloti. Nē, tur daži tik ir konteineri. MSC reku, kā man uzreiz uz kruīzu sagribējās. Tā, kur mums jābrauc taisni? Jā. Tik ilgi pa konteineriem runā, kamēr aizbraucam tur, kur vajag. Esam atbraukuši līdz vietai ar nosaukumu Babie Dolī. Pie pašas jūras, Baltijas jūras esam atbraukuši. Nedaudz aiz Gdiņas, jā, šitiem pie pašas lidostas un arī pie militārajiem objektiem. Man bija plānots te padroņīt, bet, es gribēdams te nevaru padroņīt. Var diezgan bēdīgi viss beigties. Dodamies līdz jūrai, tepat ir bezmaksas liela autostāvvieta. Atstāt mašīnu un aiziet. Kādi bunkuri vai kas tenī kalnā, jā. Bet izstās tas jau kādreiz bijis, jo tur ēka arī, kur nobrucināta jau beigusies ir. Īstenībā Polijā šitenī rajonā ļoti daudz visādi militāru objektu. Kartē ļoti daudz redzēju viņus. Ar ko vēl autostāvvieta? Jā, jau tuvojamies. Mols kādreiz bijis. Ar dronu būtu ideāli tur palidzināt. Ne? Bet vispār nespīd. Mums tik dzirdrs nav. Nē, Latvijā nav tik dzirdrs ūdens. Ne? Nav. Pagad, tu jūra sanāk? Te ir tā pati Baltijas jūra, kas Latvijā. Vienkārši te pusē ir kā līdzes vai kas ir. Jā, pa šitajiem viņai jākārt. Jau, tu normāli esi. Bet smiltiņas tādas pašas kā jūrmalā, ne? Bet ūdens gan ir daudz tīrāks nekā Rīgas jūras līcī. Šeit ir super dzidrs, es nezinu, kāpēc. Ja kāds zina, kāpēc Polijā, Gdaņskā šitien ir tik tīrs ūdens jūrā, ierakstiet komentāru, lai mēs arī zinām. Varbūt mums arī kaut kur mēdz. Nē, Liepājā, man liekas, un tur jau arī diezgan dzidrs. Bet Latvijā es neesmu saskāries ar tik tīru ūdeni. Mēs tikai tā spriedelējam šobrīd. Jā, bet interesanti tas ir. Tu pilnīgi arī zilgans viņš. Jā, tāds tā kā uz vidusjūras ūdentiņu tāds nedaudz. Kā forti izskatās bijuši kaut kādi bloki visur. Jā. Armatūra. Te kaut kur jābūt tai baterējai. Man bišķiņ atgādina Igaunijas stāvkrastu šitas viss. Šī vieta tieši. Vai ne? Padzīvojis. Tāds viss padzīvojis, novecojis. Nē, kur arī jauna dzelzceļa stacija būvēja. Šobrīd vienkārši braukājam pa Gdiņu. Meklējam kaut ko interesantu priekš mums saistošu, apskatīties vai piestāt kaut kur. Jo šobrīd mēs īsti neko neatrodam, jo saprotam, ka šī ir tāda riktīga ostas pilsēta. Viss tādas mājas, tādas pelēcīgas, kantainas mājas, vienkārši nekas tā šobrīd nesaista uzmanību. Ir šeit akvārijas, ko var apskatīties, tie, kas vēlas, mēs šoreiz izlaidīsim. Varbūt citreiz kādreiz, ka būsim šajā reģionā, bet, jā, tā apmēram. Centrs ir kaut kāda viena vai divas augstceltnīcas tur fonā bija. Daņska ir ļoti krāšņa, tad Gdiņa pagaidām
Nezinu, varbūt mēs vēl neesam pašā centrā, bet šitas te Jaņičkā iebraucam food halls, te var ēst dabūt. Kur smejies, man nav spēka vairs. Jā, nu, ja sanāks, tad mēs ieiesim food hallā iekšā kaut ko pēst. Sanāks, ja tu dabūsi sparkingu, tūlīt tu nepalaidīsi garām. Sparkingu jādabūja obligāti. Sparkingu dabūt. Sparkings, re, kur ir kaut kāds Nu, tūlīt, ja sparkings. dabūsim sparkingu, tad iesim ēst. Lieciet likmes, es dabūšu ēst vai nedabūšu. Jā, tā. nospiediet pauzi un ierakstiet komentārā, vai mēs dabūsim paēst šeit. Food halls. Gadiņā. Ļoti svarīgs apskates objekts tas ir. Šis ir viens no svarīgākajiem apskates Tur ir, objektiem. bet ir maksas laikam. Ne? Food halls, ļoti svarīgs apskates objekts. To nedrīkst palaist Gdiņā. vienkārši garām. Kamēr saprot, kur ir parkingā iebraukt, tu 3 riņķus apmet apmēram. Jo vienkārši ir uzraksts, kad ir pazemes, re, kur šim batoriju tirzniecības centram pazemes parkings bezmaksas kaut kādu laiku viņš tad ir apmeklētājiem droši vien. Kamēr mēs sapratām, kur tas bezmaksas parkings atrodas, mazliet pavizinājāmies. Šeit droši vien, nezinu, viņš tur ar kaut ko izgrozījās. No kurienes viņš izbrauca? Nu, viņš gribēja tur braukt iekšā un tad saprata, ka nav pareizi. Bagažnieku viens atvērt šitien jau tas stāvvietā, bet man bija plāns vispār līdz sienai gandrīz aizbraukt. Es domāju, ka būtu man ļoti interesanti līdz sienai aizbraukt. Es jau neredzēju to zīmi. Jā. Es neredzēju to Tieši zīmi. tā. Nu, ko tad beidzot esam mēs tikuši līdz food hallam. Šeit būs tā ēšana tagad, tāda nopietna ēšana. Kafija un kaut kas salds. Nu, tik daudz neiet. Jā, bet smuki, man liekas, tā kā baigi līdzīgi tā kā galerija centrs apmēram izskatās. Cilvēku nav šobrīd daudz. Mīksti smuki beņķīši ir. Ļoti forši, tur KFC. Te ir itāļu pīcis kaut kādas, Panda Voks. Kebabi pa 27, pa 30. Panda Voks, Voki. Pa cik zupas pa 18 zlotiem. Dishes un soja sauce 31. Tā, itāļu pizza. Nē, pizza es laikam negribu šodien. To arī negribu pizza. Pingsta restaurācija. Jā. Te var futeni uzskatīties. KFC man arī baigi neinteresē šobrīd. Es pat nezinu, mēs atbraucām, nu, mēs ēdīsim noteikti kaut ko. Rīgas ir vairāk, pagapstīsimies, kas šeit ir. Kā redzam, te vismaz 4 stāvos tas tirzniecības centrs. Jā. Kaut kāda, nu te vairāk kafejnīca tāda, kafija. Labi, apiem riņķīt un tad izdomāsim. Tātad ir šāda kafejnīca. Izskatās ar to, ko mēs gribam, ar saldo un ar kafiju. Viņiem, es nevaru saprast, jā, kaut kādi vēl viņiem, bet tā, Čīno, mīno, deserti, vafeles visādas. Nē, pie kafijas arī kaut kas no saldā. Ruļeta. Roti, jā, pat kaut kādas maizītes var nopirkt. Tā, atrodam arī šādu Luna Express. Tāds izstāsts bistro variants. O, šeit gan gardi viss izskatās. Gurķīši, augliņš, salāti, kotletes, wow, friškas, kartupelīši, cepti, vārīti. Tikai cenas nekur neredz īstenībā. Nā, tepat līdzi var paņemt, skaties. Nu, ko tad mums atnesa mūsu pasūtīto kafiju, kapučīno un bezē. Jūs paskatāties, kas pa gabaliem bezē. Tas ir vienkārši plaukstas lielumā bezē. Bet kas pa kafijas krūzi? Es pirmo reizi tādu kafijas krūzi redzu tik lielu. Vienkārši ārprāts. Baudam kafiju un saldumus. Tās mazās krūzītes? Jā, maza krūzīte. No visu skaistumu. Nu jā, bet es nevaru baigi rūkties pašā augšā, rūkta kafijas putiņiem. Es
kā ne kafijas nedzērājs pareizāk. Pastāsti. Meitene par 10 zlotiem pārskaitījās. Viņa mums ieskaitīja parasto cenu bezē desertiņus, kuriem šobrīd ir atlaida 5 zloti. Tā. Tā kā pašiem. Bet mums Iedeva vienkārši bulciņu iedeva vēl papildus. Tāda kafijas krūze, es nezinu, pasiet, viņa ir liela. Maziņa. Kas var būt labāks par šo? Pasiet, viņš ir liels. Labs. Tādu varam arī pierreiz apskatīties tirdzniecības centru no augšas. Cerams, viņš šeit lejā nobrauks. Cerams. Smukas glaznas. Tāds normāls. Tātad šī tirdzniecības centrā autostāviet ar stundu bez maksas. Mums atlikušas 9 minūtes, lai izbraukt ārā, lai nav papildus kaut kas jāmaksā. Pēc tam 8 zloti 2 eiro. Pēc tam ir 2 eiro stundā. Visi ejam vienkārši. Vienkārši ejam, jā. 4,50 par toli. 4,50 zlotos pa toli, tas ir ērīts ar monētām vienam cilvēkam pa toli. Jā, mēs esam Sopotā tikko atbraukuši. No sākuma, protams, mēs meklējām stāvvietu bezmaksas. To mēs neatradām. Visur ir maksas parkingi, bet mēs beigās izdomājām, ka tomēr noliksim tepatās tirdzniecības centrā, jā, ar jumtiņu, kā saka, parkings. Pirmā pusstunda bez maksas, un tad 7 zloti. Tas ir višķīt saprātīgāk nekā 10 zloti. Nekā 10 zloti stundā, tieši tā. Tāpēc mēs atstājam mašīnu šeit un visu un dodamies bišķi pastaigāt pa Sopotu. Kā zinām, Sopota ir tāda tā kā kurorta pilsēta. Līdzīgi kā Jūrmala apmēram. Pat Sopota. Sopotas uzraksts. Ir baznīcas. Tā saucamā gājēja ieliņa, ja? Jā, kaut kur tas būs Šķībā māja. Ok, un šitās pašas gājēja ielas tā māja? Pat nav silts īstenībā. Es jau redzēju to Šķībo māju. No šeienes Šķība. Vai ne? No šeienes jau Šķība izskatās. Jā, cilvēku ļoti daudz īstenībā šobrīd. Jo es nezinu, neesmu skatījies, neko pētījis pa Sopotu neesmu. Jā, reku mēs esam atnākuši līdz Šķībai mājai. Tad bišķi jau padzīvojas, izskatās. Šķībajā mājā dzīvojās izstās Kosta Kofija un Domeks kaut kāds. Varbūt iesniedzi kaut kas tāds. Nav nejausmas. Tāda Šķībā māja un šiten uz plāksnes rakstīts pirmā vieta dīvaināko ēku pasaules rangā. Gdaņskā lielāks? Kur lielāks? Tā kā 2X un Maxima apmēram izskatās. Man liekas, ka Gdaņskā bija tāda lielāka stendi ar tām končām. Man tā liekas, ja es nemaldos. Man liekas, ka bija pat atzīmēts. Ok, labi, to pēc tam atpakaļ ceļā. Vai arī rītdien? Nē, es pie Eglas nefotografējušos. Egla un tevi? Jā, Egla un mani. Te ceļš zem mums iet īstenībā, ja kas. Ceļš aiziet pa zemi, pa zemi. Tā esot par maksu. Tā Nopietni? man viena no Instagram sekotājiem vakar rakstīja. Vasarā mola, uziešana uz molu esot maksas pasākums. Šobrīd nesezonā vajadzētu būt bez maksas. Ideāli. Paldies Elīnai, ja es pareizi atceros. Tā saprotu, Tauvers, informācijas Tauvers, jā, kurā var uzkāpt augšā un apsīties no augšas. Cerams, ka var. Mēs vēl nezinām, vai var. Mēs vēl nezinām, bet mēs aiziesim, apskatīsimies, vai var vai nevar. Ja var, tad mēs noteikti uziesim augšā. Īstenībā šī baigā dvižuha ir, viss notiek. Kafejnīca strādā, kur karuseļi strādā, ar zirdziņiem var pajāt. Tirdziņš maziņais. Jā, kur ir Ziemassvētku tirdziņš.
Jaungada. Sopotā ir jaungada, kad viņš nejauc. Te ir jaungada, ja tas nav Ziemassvētku. Tas nav Ziemassvētku, tas ir jaungada. Ok, labi. Tad mēs tomēr ejam augšā. 10 zloti no cilvēka. Tā kā caur noliktavu izgāja tāds. Atkal bīņotās trepes, bet bišķi platākas. Ko esam pašā augšā? Bija kaut kā pakāpt. Skats uz Sopotu. Uz pilsētu. Kaut kāds skaties pārējie. Pār ceļu. Pār ceļu, jā, pārējie. Es saprotu, kādreiz te ir bijis kaut kāds spā vai kaut kas tam līdzīgs. Jā. Arī kur tā galvenā ila, pa kuru mēs gājām. Tikko gājām. Protams, skats uz jūru. Jūras līdz. Bet no ledus diez vai tur ir ārā plus 5-6 grādi. Atveseļošanās centrs tas varētu būt. Un, protams, slavenais Sopotas mols, kurš vasaras sezonā ir par maksu. Vārtiņi ir, jā. Bet tur nekādu iekasēšanu šobrīd nenodarbojās neviens. Par jūru, Baltijas jūru. Palikuši 1-2 tā mēs te esam. To visu nofotografēsim. Pilnīgi visu nofotografēsim no šejienes un tad varēs doties tālāk. Mēs jau zinām, uz kurien dosimies, jo mēs redzējām, kur mums jādodās. Ir gan lighthouse, izejot no lighthouse ārā, mums iedeva lūk šādu certifikātu. Jā, šeit ir rakstīts, ka ir 42,5 metri augstums un var redzēt 37,5 km tālumā un pat zīmodziņš ir uzlikts. Wow! Kuram vēl ir tāds certifikāts? Ierakstiet komentāru. Tā, nu ko tad esam uz mola. Man pašam būtu interesanti uzzināt, cik maksā vasaras sezonā maksa uziet uz šī mola. Bet te piemēram ir kājies. Šeit audzē kājies. Baros audzē. Vai ne? Jā, pižiks turās savā zonā. Joslā. Savā joslā, jā. Es to ievēroju, šeit ir tā kā Dubajā viss sadalīs pa joslām, ne? Mēs gribam redzēt molu, bišķi no augšiņas. Tā, mols no augšas. Tā, es skatos tanī lighthousā, kur mēs tikko bijām, pašā augšā, jā. Kāds iekūris krāsniņu ir. Dūmi no turienes nāk ārā. Labi, šito kameru diez vai var redzēt uz GoPro, bet tur kūp dūmi. Es tavā kadrā nerunāju, ja? Viņam manu kadru pilnu pierunā. Mierīgi, tepat var ar jahtiņu pietauvoties. Te kaut kādi izbraucieni. 150 zloti, 135 zloti. Te, kur var iefilmēt, lai kāds ir grib, lai iepauzē un apstās informāciju. Tieši tā. Tomēr uzdruņīsim. Mēs tomēr uzdruņīsim, jā. Te viens drons lidinājās. Bet nu viņš tā kā kaut kur aizlidoja, jā, bet nu... Un paskatīsimies uz molu un Sopotas piekrasti no augšas. Tad esam atnākuši molam līdz pašam galam. Skats uz pilsētu. Un te var pavērot kuģīšus. Ļoti daudz kuģīšu te ir. Kā jau es arī teicu Gdaņskā, tad, kad
Noriet saule, paliek tumšs, iedegās, visas gaismiņas paliek vēl smukāk. Atmosfērīgāk, smukāk. Un, protams, slidotava tomēr strādā, tā kā es iepriekš teicu, no augšas no tā torņa, kā nestrādā šī temperatūrā, bet nē, slidotava strādā. Arī plus 6 grādos. Nē, un te mēs redzam, ka tiek tirgots dzintars. Cik viss gaišs, acis pilnīgi žilps no tā visa. Nu, cik ir cenas? Ķēdī 320, gredzentiņi pa 100, tas viss lotos ir. Vienam pa 40 eiro, ja tāds? Tāds gredzentiņš vēl. Bet smuks tad ar dzintaru iekšā. Cik ir dzintari. Prās, pasties šeit. Tu nost. Wow. Kur onces elektronisko cigaretu pīpē. Šitaudu elektronisko. Bet labi smaržo īstenībā. Man patīk. Un dzintars, visur dzintars. Mēs ļoti cerējām, ka te būs kaut kāds ēdiens. Bet nekā. Tur ir bārs. Kas mums tur ir bārā? Zupa, ribaka 25 zloti. Zupiņu varētu pagatavot. Tas zupiņa ir. Pagaidz pieejuši, tur apsīšanos, kas tur ir, ko viņi tur cep. Kartupelīši, dēsas, kāpostiņi. Tur cūgaļi izskatās. Un reku tas sieriņš cepamais. Tātad, kas mums ir tā? Te pat friškas ir. Friškas, tāds maizīts. Tā zivtiņa un vīns, protams. Atkal vīns 20 zloti, tāda ģeršīga vafelīte. Uz iesma corn dogs, tas ir kaut kas jauns priekš maniem. Reko maizes pilvens. Tēs, tāds maizīts. Tā, un vafeli, protams, saldā. Tā, reko atkal redzams sierus. Wow, šeit gan forši sieri izstās. Tepat uzreiz šī ir pītie sieri pa 9 zloti. Šitie garšīgi noteikti vajadzētu paņemt pagaršot. Un kas te mums šeit cepās? Un te atkal tās desas cepās. Te jau rinda, es skatos, ir izveidojusies. Tieši 6 zlotas maziņais, desa 20 zloti. 10 bodītes apmēram. 1, 2, 3, 4, 10 bodītes ar dažādiem ēdieniem. Noteikti kaut ko vajadzēs pagaršot. Wow, tie sieriņi ļoti izstās labi. Viens sieriņš 6 zloti, jā. Gurķa maize. Ar speķīti. Kā jums, ne? Tolts maksa. Eiro 50 vai 5 zloti. Ņemsim zupiņu. Bieza daudz zivs iekšā. Kā ir zivju zupa? Zivju zupa. Vārdu pasiet kādu zivju gabalu iekšā. Normāli. Tā varētu būt kaut kāda menca, kas ir vai kaut kas tāds. Te forši tāds. Sasildīties, jā, tik krūtā. Nu, kā tev zupiņa? Vienkārši fantastiski. Tur ļoti daudz zivs gabalu iekšā, ļoti daudz. Tāda milzīga. Var teikt, visa zupa sastāv no zivs gabaliņiem. Palielam, tur nekas tas arī nav kā zivs tikai. Jā, neko citu nezinu. Nu, pikantums jūtās, jā, bet tā principā. Bet tā viena zivs. Ļoti garšīgi. Mums ļoti garšos. Zupa maksā 25 zlotiņi. Kā? Nav cash. Mums zlotu nav. Nav. Tur ir automāts. Nē, bankomātu nevajag mums. Mēs varam izņemt. Ja mēs tur nedabūsim, arī kaut kur vajadzēs skaidro naudu. Jā, bet mēs bišķītiņi izņemsim, bet cik mums paņems komisiju Revolūts. Nu labi, ejam ņemt ārā skaidru naudu. Lietas sāk līt, kaut kas man sāk nepatikt visā šitienī pasākumā. Nu tātad aizgājām līdz bankomātam, gribējām izņemt 20 eiro. Bet viņš mums paprasīja par to 5 eiro komisiju. Neesam tā kā ar mieru ņemt ārā 20 un 5 eiro komisijā maksāt. Nē, tāpēc meklēsim, kur var... Jā, kur var norēķināties vispār ar karti. Ja mums peķa maize ar gurķīšiem marinādiem. Ok.
Tā gaidām, jā, tad, kad uzgatavos mums viņus. Tev jāsamaksā, nu, ok. Aha, mūsu speķa maizīte, jā, ieradās. Pusītēm, jā. Tā mūsu sāla droši vien vajadzēs, ne? Davai paber. Tam tauciņam tā, bet te baigi birs. Uzvērsim bišķi sālīti. Speķa maize, jā, baigi viņa sagriezat. Uz pusēm vienkārši pārgriezat. Protams, ka uz pusēm. Es negaidīju, ka uz pusēm būs. Tas tā kā latviešu skranzīšu sēd. Ļoti daudz maizes te ir. Nu, tauku jūti? Nē. Nopietni, nē. Tad labi. Tad veiksmīgi ir, ja nejūt tauku. Es jūtu ļoti daudz maizi. Sausa maizīte ļoti daudz. Bišķiņ pāri tie skranzīši. Gurķītis ir ļoti labs īstenībā. Marinēts ļoti labs. Visā tajā gurķītis vislabākais, tā saprotu no tevis. Jā, es noēdīšu tikai gurķītis no augšas. Tā, šits mums apmēram 5 izmaksāja. Nu, ko ieradušies ir mūsu čurusi un friškas ar mērcītēm. Un kastais dzēriens. Tad bišķi cūgāšanās būs, bet okei. Īstenībā baigi forši ir, ne? Pamērcētanīm Nutellā iekšā. Ir ērti? Jā, ļoti ērti. Un, ja arī notiek tā Nutella, viņa notiek, reku, piemēram, uz tiem čurusiem virsū. Silti, garšīgi. Labāk nekā tā speķmaize. Šī arī labākā speķmaize. Arī kartupeļu garšīgi. Silti paši. Speķmaizes tieši laikā. Tu nevari neko komentēt, tu vienkārši vajag skatīties, ko cilvēks dara un visu. Nē, friškas un Nutella, nu. Kā tu jūties normāli? Ļoti labi. Un tā tev garšo? Ļoti labi. Kuram vēl tā garšo? Es atcerējos, kā mēs kojās kādreiz. Kartupeļus ēdām ar ievārījumu un ceptas desiņas ēdām ar šokolādes krēmu. Malacis. Nu, ko? Kuram vēl garšo? Vai kartupeļu ar Nutellu? Jā. Rakstiet komentārā. Ierakstiet komentārā, kam garšo tieši tāpat kā man. Man gan negaršo. Es drīzāk čurustus varbūt ar kečupu varētu iest. Nu jau saldo ar kečupu. Vajag viņi saldi, tie čurus ir? Nē, bet viņi ir saldi, jā. Man liekas, minimāli, ne? Es vēl nepagaršoju, bet viņš nav baigi saldē. Vajag, nē. Nu, tad es, ar kečups jau arī saldens, tā kā viss čikiniekā. Man garšo reāli. Nu, labi. Un tad cita porcija ir ļoti liela. Pa lielam es esmu labi sēdus, man nemaz nekas cits vairs nelīstu. Bija doma varbūt iztērēt tāpat kā Rīgā 40 eiro, bet mēs jau būsim jau sēdušies par kaut kādiem 20 eiro, man liekas. Jā. Nu, ja vēl būtu sieriņš grilētais bijis, tad jau vispār būtu, kā saka, pilns komplekts. Bet tur mums skaidro naudu vajadzēja, un tur mums nekā nesaka. Nevar redzēt, ka iekūris ir augšā. Iekurināts. Domā, ka tur ir skurstenis? Es nezinu, kas tur ir. Pagad, tur bija runa par to pirti. Varbūt tie ir tvaiki no pirts nāk ārā. Jā, bet tie dūmi neizskatās vairāk pēc tādiem tvaikiem. Skatoties uz šo ēstu, ir pilnīgi sajūtāmies tā kā Itālijā. Citroniņi aug, pizza cepās, pasta gatavojās, Ziemassvētku eglītes. Vienīgais citroni nav īsti. Tātad, ko, mums tomēr vienalga ir nauda jāsamaina pret skaidro poļu naudu, jo par autostāvvietu, kas ir lejā šajā tirdzniecības centrā, mēs nevaram ar karti norēķināties. Tikai to vienīgi skaidrā naudā var norēķināties. Tāpēc mēs šobrīd esam valūtas maiņā un mainām vismaz 10 eiro uz zlotiem. 42,5 zloti par 10 eiro mēs šobrīd samainījām. Par 3,5 stundām mēs šajā stāvvietā samaksājām 7 eiro, 7,5 eiro. Apmēram 7,5 eiro samaksājām. Bet vismaz tev mašīna ir zem jumta, nekas nelīst virsū. Varbūt pat kaut kāda drošība te ir kaut kāda video novēršanās. Ja vai kādam somiņu, viņi ir šeit, jā.
Kāds pazaudējis somu. Tā ēku komplekss saucās Olivia Star, saprot. Šitā ēkā ir skatu laukums augšā, un otrā ēkā ir... Tajā ēkā ir Ziemassdārs. Ziemassdārs. Tā biļetes mums ir nopirktas. Cik viena biļete maksāja? 25 zloti. Un aiziet, skanējam. Aiziet un uz liftiem. Nu, principā, es teikšu tā, ka Dubajā. Apmēram. Burj Khalifā? Jā, tā kā Burj Khalifā. Jā, Burj Khalifā. Ieliekam karti. 32. Un gaidam e-liftu. No, es nezinu, ceram. Viņš nonāks lejā to lietu. Braucam uz 32. stāvu. Tā ir normāla rauja augšā. Kauss liek cēdi. Ir gan. Nav. Nav. Ir. Skaties. Kur tev ir ārā? Ārā tā ir. Taču ārā. Esam ārā izgājuši. Wow, kas pa skatiņu. Nedrīkst. Ar GoPro nevar tik labi redzēt. Pārslēgšu ar telefonu, es domāju, būs daudz labāk. Nu jā, ar telefonu pavisam cita lieta ir. Tātad redzam arī iekšpusē ir kafēnīca, bārs. Šeit mēs esam izgājuši ārā. Šeit ir stikls, aizsargs stikls, lai nenokrīt lejā. Bet tas interesanti, ka ceļu vispār no šejienes nevar dzirdēt. Ļoti minimāli. Pa dienu noteikti būtu savādāk, bet tumsā ir daudz atmosfēriskāk, kas tā domā, tās visas gaismiņas, visi. Diena vienkārši pelēks būtu. Diena, jā, būtu pelēka diena, un tīpaši šobrīd ir nomācies. Normāli augšā pat ir padās bērnu stūrītes, liek tādi galdiņi tepat smuki. Ar skatu pa dienu noteikti būtu labāk kaut ko redzēt. No galdiņiem. Vāc, cik krūta. Wow! Kā jums, ne? Skatiņš. Tad baigā chill zoniņa ar tādiem saules sardziņiem, pītiem. Kas lejā darās? Lejā nevar dot skatīties kājas uz Lejā vienkārši tumšs šobrīd ir. Šeit ar tādi mīkstie pufi ar skatu uz āru. Šupols. Vau, rīktīgi krūta uztaisīts. Man ļoti patīk. Mēs pat iespējams šeit bišķiņi paliksim, padzersim varbūt kafiju, pačilosim nedaudz. Es noteikti neēdīsim, esam paēduši, bet kafiju gan varētu iedzert. Es pastīsimies, cik tas viss maksā pasākums šeit, jā, un tad es izdomāšu. Protams, ar labāko skatu uz āru. Tur ir menu, es gribu palasīt. Ir malas... Kafija 4. 4, jā, kafija 4 maksā. Tomēr kafija 4 eiro un tēja 3 eiro. Ja būtu pa dienu, tad varbūt vēl tā. Tad labāk visu kaut ko var redzēt, kā saka ārā. Jā, klausos. Čau, draudzīgi. Čau, viņš saka. Pār malā, robots. Esam nobraukuši lejā atpakaļ uz pirmo stāvu un varam doties uz koridora galu, uz to dārzu, uz Ziemassdārzu. Mēs jau esam klāti. Ziemassdārzu. Smaržu riktīgi forši. Nu ko, aiziet? Tā Winter Gardenā mūs reiz sagaida tortas un dzērieni. Un mēs iesim tur. Saprotu, te arī kaut kur ir galdiņi, kur var pasēdēt. Jā, es jau redzu galdiņus, kur viens, piemēram, ir 6 rezervēts.
Tātad es saprotu arī otrajā stāvā, kur ir galdiņi, tur mēs uziesim, tūlīt apskatīsimies. Bet baigi te nav kur izsteigāties. Te ir tāds, nu, teiksim tā vairāk kā kafēnīca tādā tropu mežā. Divos stāvos. Īsti neaizskriesini. Jā, tad citi cilvēki ēd. Jā. Lai gan tajā pašā laikā tu samaksājies pieeja, un tu vari te darīt. Steigā reāli tikai tur, kur cilvēki ēd. Bet par to ir samaksāts, un tur neko nevar izdarīt. Atnācām, apskatījāmies, varam doties. Tātad no ziemas dārza es biju gaidījis kaut ko vairāk. Sanāk tā, ka jā, šeit ir tādas 4 vietiņas, tur, kur cilvēki sēž pie galdiņiem un ēd pasūta ēdienu un sēž pie galdiņiem. Un tu sanāk pa tām vietām vienkārši steigā un vienkārši pasteigājies. Šodien ēdīsim daudz, iespējams, vaļā takšu skaties, akurāti brauc. Ceru, ka kaut kāda veikala vispār ir vaļā, jo šodien ir svētdiena. Šai grupai paiesim garām, jā, tolīdās, pie kuras dabiņa piestāv. Bet šeit tāds pašs mājiņas, tikai mūsdienīgs jau uztaisīts. Kā bibi, nāc ārā. Nu ko, aiziet. Eita not. Kādu smuku ēniņu uzbaiz. Mēs esam matricā iegājuši, kā redzat. Uz visām pusēm skaties, un visur viens un tas pats. Kā jūs domājat, kurus atrodat savu vīru atkal? Sorry, Rīga. Sorry, Rīga. Nu, bau maizītes. Mums ir 2 ar kraukšķīgo vistiņu. Fritēta vistiņa laba ir. Saucās Dikērija. Ķieģeļu krāsā viss mājas ar visām mērsītēm. Skatieties, kas pa galviņu, ja? Kurš nav diku ēdis, tas nav Gdaņskā bijis, ja? 30 minūšu laikā 3. ēstuvē. Mums ir pieejamas 2 zupas un burgerītes. Es jau teikšu godīgi, pa 10 eiro diezgan iespējīgs burgerītes. Nu kā šādi, tad, kad viņi ir, tad mēs paņemam. Tad, kad viņu nav, tad loģiski nevar paņemt.